Zini, ko es sapratu, ka šis ir pirmais gads manā dzīvē, kad es ieeju jaunā gadā ar sajēgu, kas man ir jādara. Roļaks ar giču un skan country. Un es tā, tas ir joks? Nu, redzēsim, kas ar to auditoriju. Es nezinu, jo godīgi, bet man liekas, tas ir tas, kas man jāizdara. Nu, ja neizdosies, pofīgi, bet jāpamēģina. Ir cilvēki, kas sev turpinās šaustīt līdz 100 gadu vecumam. Kā saka, vienīgais īstais, kas pasaulē reāli eksistē, ir sāpes. Pārējais viss ir mirklis pa lielam, kaut kāda laime. Es neticu tādam konceptam kā laime, man liekas. Laime ir viens brīdis, tev pēc otra brīža tev var uzkrist fucking akmens uz galvas, un tad tu jutīsi laimi, tad tu jutīsi sāpes, vienkārši ritīs sāpes, un tas ir tiešām, kas ir īsts. Tā ir konstante. Jā. Iepriekšējos gadus bija tā, negribās teikt pasmagāk, bet bija tā intensīvāk. Tāpēc man dažreiz liekas, man šobrīd ir vienkārši 34 gadi, man liekas, ka es daudz ko, pieņemsim, nerūpīju, vai ne? Dēļ kaut kāda iespējams, kaut kāda brīvā laika, kas varēja būt, bet tā vietā vienkārši ir, jāaudzina dēls ar autisko spektru, kas paņem daudz laika, vai ne? Oh my God, tad, kad es dzirdēju, kad ir cilvēki, kuriem neskan balsis galvā, es gandrīz sajūgu prātā, es domāju, kā tas var būt.